Tā, tas ir mūsu kabinets. Un tad ir tā, ka tas, ko mēs darām, mēs no sākuma ieslēdzam datorus. Un tā mums jāsagatavo šitie sensoriņi. Šī tāda mums iet uz ausīm, uz vienas smadzeņu puslodes, otras smadzeņu puslodes un uz otras auss. Šitie, kā es saku, tehniskie, tie ir, ka viņas liek uz ausīm, parasti liek šeit un šeit, viņi pārliecinās, tad tie, kas uz galvas, tie nolasa no galvas, no ķermeņa, no apkārtējās vidas elektromagnētisko aktivitāti. Tie, kas ir uz ausīm, viņi nolasa no ķermeņa un no apkārtējās vidas. Un tad mēs nominusam, tehnoloģijas nevis mēs, un tad mēs dabūjam tīrāku ierakstu. Un vēl šie tev sensoriņiem pateicoties tie, kas ir uz ausīm, mēs varam saprast, vai šitie te nav kaut kur pārlūzuši, vai viņi pareizi visu nolasa. Un tad ir šī te pasta, tāda. Viņa ir uz ūdens bāzes, un tas, ko mēs darām, mēs viņu ņemam un liekam, var parādīt, bet šī te tādu tā kā, es pamēģināšu, pagaidiet, mirklīti, pauze. Nu tā, es te saliku. Mēs izmantojam vienkārši karoti, lai uzlikt, bet triki ir, viņiem ir želeja virsū, tas ir tie, kas uz galvas ir. Un tā želeja tad vajadzīgs, lai kontakts ir, un tad triki ir tie, kas ir iet uz ausīm. Un šitādus te mēs saliekam. Tas, kas ir šie te sensoriņi, viņi neko nestimulē, viņi tikai mēra elektromagnētisko aktivitāti. Un tad dod daudz visādi vadi, viņi aizsūta pa vadiem. Ir šī mazākā stīte, mēs viņu saucam par tāds mazais elektroencefalogrāfs, un tad viņš aiziet tālāk uz datoru, kur tā. Tas ir tā īsumā par vadiņiem. Tiekamies, čau!